Tas nekas Edgaram ar tā bija. Mēģināsim tāpat. Es gribētu atvadīties, pateikties jums par lieliem aplausiem un ceru, ka tiksimies kaut kad citu gadu. Tikai lūdzu mani nepārprotiet, tas gads nav tas gads, kas krieviem domāts ahti gad, bet tas gads, kas latviešiem nākos gads. Paldies! 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 Trapenes Edgars! Jā, paskatieties, dīvaini sanāk, cilvēki te mēnešiem mācās dziesmas, mēģina, viens uznāk un paņem visus aplausus, vai ne? Tas ir talants, to es saprotu. Kolosāli. Kolosāli. Ziniet, kā jau mēs iepriekš runājam par to, ka Edgars bija arī ne tikai ļoti jautrs, bet bija arī ļoti, ļoti nopietns, par ko liecina arī, protams, viņa garā bārda, kuru viņš kategoriski atteicās nodzīt līdz brīdim, kad nebūs no Latvijas izgājis pēdējais Krievu karavīrs. Tā viņš arī aizgāja ar visu savu bārdu. Viņš bija pavisam nopietni savā dvēselē, savā dziļākajā būtībā. Nevelti arī viņam tika rakstītas ļoti, ļoti nopietnas un ļoti, ļoti skaistas dziesmas. Vienu no tādām mēs arī varam tagad klausīties Inetas Rudzītes izpildījumā. Kur laimes bērni mīt, kur saulīte daudz spožāki un mīlīgāki spīd. Es ticu, ka ir brīnumi, kas necerēti nāk, un daļu sapņu pasauli ap sevi radīt sāk. Es ticu, ka ir laimība, kas svētās liesmās mirds, un ja tā visa nebūtu, vai justu mums tāds sirds. Es ticu, ka ir laimība, kas svētās liesmās mirds, un ja tā visa nebūtu, vai justu mums tāds sirds. Es ticu, ka ir brīnumi, kas necerēti nāk, un daļu sapņu pasauli ap sevi radīt sāk.